Dzimtes likums. Kāpēc šāds nosaukums? Tāpēc, ka ikvienā no mums eksistē gan vīrišķā, gan sievišķā enerģija. Tie ir divi pretpoli – vīrišķais jeb pozitīvais un sievišķais jeb negatīvais. Lai radītu kaut ko jaunu, tiem abiem ir jādarbojas kopā. Un šajā gadījumā šie apzīmējumi nav jāsaprot kā labais un sliktais. Tie vienkārši ir termini, kas apzīmē enerģijas plūsmas līdzsvaru. Tātad dzimtes likums ir līdzsvarošanas sistēma katrā visuma rīcībā. Senās civilizācijas vīrišķo enerģiju redzēja kā plūstošu uz āru, bet sievišķo enerģiju kā iekšējo spēku. Mūsdienu psiholoģijā tiek pētīta patības teorija, kurā es ir atbildīgs par emocijām, ieradumiem un noskaņojumu, un tā ir sievišķā enerģija, bet pats ir atbildīgs par vajadzībām un vēlmēm, un tā ir vīrišķā enerģija. Citiem vārdiem sakot, es ir radītājs, bet pats ir darītājs. Katrs no tiem kalpo saviem mērķiem, bet neviens ne otrs nevar paveikt savus uzdevumus bez otra. Esot, piemēram, lielā stresā, darbā, kāpjot pa karjeras kāpnēm, konkurējot ar citiem vai sadzīvē, piemēram, nodarbojoties tikai ar citu cilvēku problēmu risināšanu, mūsos ir pārāk daudz vīrišķās enerģijas. Zūd līdzsvars. Arī baterija pārstās darboties, ja tajā būs tikai pozitīvā enerģija. Tāpat neveselīgi ir arī, ja mūsos ir pārāk daudz sievišķās enerģijas. Tie, kas gaida, ka viss tiks paveikts viņu vietā, bieži kļūst pārāk pasīvi un tā vietā, lai paši veidotu savu dzīvi tādu, kādu vēlētos, nokļūst upura lomā. Mēs esam radīti tā, ka enerģijas plūsmai mūsos ir jānotiek abos virzienos. Mēs nevaram tikai dot, vai tikai saņemt. Mēs esam paredzēti gan, lai dotu, gan arī, lai saņemtu. Tāpat dzimtes likums atgādina mums arī par pacietības un ticības nozīmi. Kvalitatīva dzīve nenotiek automātiski, un, lai mācītos un izbaudītu visas tās nianses, mums ir jāiemācās novērtēt savus laiks. Tikai tad mēs no savas dzīves spēsim gūt patiesu labumu. Mūsdienu informācijas laikmetā mēs esam kļuvuši par sabiedrību, kas vēlas visu uzreiz. Mēs vairs neprotam darboties vienā ritmā ar zemi un atzīt tās ciklus. To ļoti labi var redzēt mērķu sasniegšanas procesā, kad esam nosprauduši konkrētu laiku, bet dažkārt šī mērķa piepildījumam vienkārši vēl nav pienācis īstais brīdis. Tāpēc nepadodieties, bet turpiniet neatlaidīgi virzīties uz priekšu. Nemēģiniet neko steidzināt vai uzspiest, vienkārši turpiniet soli pa solim virzīties uz priekšu un apzināties, ka visam ir savs laiks. Liela daļa no mērķu sasniegšanas ir neatlaidība un ticība. Pievilkšanās likums mums māca, ka ticība piesaista mērķi. Tavs mērķis īstenosies tad, kad būs pienācis īstais laiks. Taču problēma var būt arī tā, ka tavs mērķis tev nav pilnīgi skaidrs. Ir nojausma, bet nav skaidrība. Līdz ar to iekšā mājo šaubas, kas ir pretstats pārliecībai, un mērķa īstenošana kavējas. Tāpēc formulē savu mērķi uz papīra. Tas palīdzēs ieviest skaidrību. Un nevajag koncentrēties uz to, kā vai kad vēlamais notiks, un vai tas vispār ir iespējams. Ar to vien, ka tu par to vienkārši domā un turpini rīkoties sava mērķa virzienā, tas jau eksistē. Izprotot visuma likumus un rīkojoties saskaņā ar tiem, viss tavā dzīvē notiks īstajā laikā. Vienkārši esi pacietīgs un turi acis vaļā, lai nepalaistu garām iespējas. Dzimtes likums ir tikai viens no 7 pārējiem nemazāk būtiskiem visuma likumiem, kuri eksistē tavā dzīvē. Skaties nākamo video, lai iepazītos ar cēloņa un seku likumu. Spied patīk, ja tev šis video bija noderīgs, un seko man Instagramā, Facebookā un YouTube, un iepazīsties ar subliminal.lv radīto saturu arī mājaslapā.